Labdien! Mani sauc skolotāja Krista, un šodien mēs kopīgi atbildēsim uz jautājumu, kā palīdzēt citiem. Konkrēti, jūs redzat mērķi uzzināt par veidiem, kā var palīdzēt cilvēkiem, videi vai dzīvniekiem. Kā jau tu saproti, mēs turpinām runāt par sociāli atbildīgu rīcību, un te jau parādīsies mums vairāk jēdzieni, kādās kategorijās mēs varam ielikt sociāli atbildīgu rīcību. Šeit arī es tev aicinu aplūkot attēlu, kurā mēs redzam mākslas darbu. Un šajā mākslas darbā kāds cilvēks lietas laikā ir gatavs padalīties ar sevi esošo lietu sargu un pat skrien, lai to izdarītu. Vai tu esi gatavs palīdzēt cilvēkiem situācijās, kurās tev ir iespēja palīdzēt? Padomā par to. Nu, lūk, šodien mēs vispirms izlasīsim 3 dažādas situācijas. Katrai situācijai tekstiņš un blakus jūs redzat arī ilustratīvus attēlus, kas pastāsta par šo situāciju. Un jūsu uzdevums ir atbildēt uz jautājumiem, kas ir apakšā, tātad par katru no situācijām. Kā tika palīdzēts citiem un kāda bija motivācija? Pirmā situācija ir par Krišjānu. Un jautājumi ir, kā Krišjāns palīdzēja citiem un kāda bija Krišjāņa motivācija? Izlasīsim pirmo situāciju kopā. Tu vari apstādināt mācību video un izlasīt pats un atbildēt uz jautājumiem, vai arī seko līdzi, klausies, ko es saku un seko ar acīm līdzi. Pirmā situācija. Krišāns pirms dažiem gadiem no patvērsmes paņēma suni Maksi. Viņš ir ļoti pieķēries Maksim un labprāt par viņu rūpējas. Baro, izved pastaigā un kopā spēlējas. Rūpējoties par Maksi, Krišāns saprata, cik ļoti viņam patīk dzīvnieki, un viņš vēlas, lai iespējami vairāk dzīvniekiem būtu labi. Viņš rūpīgi plāno iknedēļas budžetu, ietaupot kabatas naudu, kur vien var, lai sakrāto ziedotu dzīvnieku patvērsmei. Dzīvnieku patvērsmē par ziedojumos iegūto naudu tiek būvēta veterinārā klīnika. Tā Krišjāns ar saviem ziedojumiem ir iesaistījies plaša mēroga labdarībā un palīdzējis rūpēties par pamestajiem dzīvniekiem. Kā Krišjāns palīdzēja citiem? Šeit mēs konkrēti redzam, ka Krišjāns vēlas palīdzēt dzīvniekiem, un kā viņš to darīja. Šeit parādās 2 veidi. Pirmām kārtām jau viņš rīkojās sociāli atbildīgi un no patvērsmes adoptēja dzīvnieku. Tātad mēs redzam, ka jau vienam dzīvniekam, kuram iepriekš nebija mājas, tagad tāda māja ir. Un pēcāk Krišjāns arī ziedoja naudu. Tad daļu no savas kabatas naudas viņš ziedoja patversmei, nodarbojās tad ar labdarību. Tad pirmkārt Krišjāns pats iesaistījās un adoptēja mājdzīvnieku, nevis pirka, kas ir sociāli atbildīga rīcība. Un vēl Krišjāns tātad ziedoja naudu, jeb tātad iesaistījās labdarībā. Kāda bija Krišjāņa motivācija? Šeit jau ir pastāstīts, ka Krišjāns ļoti mīl dzīvniekus, un viņš ir redzējis situāciju, ka patvērsmēs ir ļoti daudz dzīvnieku, kuriem viņš gribētu palīdzēt, lai dzīvnieki justos pēc iespējas labāk. Tad viņa motivācija bija gan personiski, jo viņš bija paņēmis suni Maksīti no tātad patvērsmes, un ir redzējis, kāda tur ir situācija, sapratis, kam ir nepieciešama palīdzība. Skatāmies nākamo situāciju. Šajā situācijā ir iesaistīti 3 draugi – Līva, Kristofers un Sintī. Arī šeit mums ir jāatbild jautājumu, kā draugi palīdzēja citiem un kāda bija draugu motivācija. Lasam situāciju kopā. Līvai, Kristoferam un Sintījai vecvecāki ir stāstījuši par trūkumu un grūtībām, ko viņi piedzīvoja jaunībā. 3 draugiem gan šobrīd nekā netrūkst. Viņi ir pēduši, viņiem ir dažādas spēles, grāmatas un izklaides. Ērta un nodrošināta dzīve. Draugi domā, kā gan būtu dzīvot bez visa vajadzīgā. Līva, Kristofers un Sintī zina, ka arī šodien cilvēki reizēm nonāk grūtībās. Saprotot, ka var dalīties un šādi palīdzēt citiem, jaunieši nolēma dažādas vajadzīgās sadzīves preces ziedot labdarības organizācijai, kas tās nogādā grūtībās nonākušām ģimenēm. Kā draugi palīdzēja citiem? To jūs redzat arī attēlā un pamanījāt tekstā. Tad 3 draugi, Līva, Kristofers un Sintī, ir nolēmuši ziedot dažādas preces labdarības organizācijām, ka šīs preces nogādās tālāk tiem cilvēkiem, kurām tās ir nepieciešamas. Tātad arī Līva, Kristofers un Sintī iesaistās labdarībā, ziedojot nevis naudu, bet konkrētas preces, kas viņiem varbūt vairs nav nepieciešamas. Kāda bija draugu motivācija? Par draugu motivāciju mēs varam lasīt situācijas sākumā, ka, lai arī draugiem pašiem ir ļoti laba un nodrošināta dzīve, bet ieklausoties vecvecāku stāstos par vecvecāku bērnību,
Viņi saprata, ka ne visiem tā ir. Tad viņi uzzināja jaunu informāciju, iekāpa citi cilvēki kurpēs, padomāja par to, kāda bija viņu vecvecāka bērnība, un viņi izjuta empātiju. Un saprata, ka ne visiem ir tik labi, kā ir viņiem, un tāpēc, ja ir iespēja, tad viņi grib palīdzēt tām ģimenēm, tiem bērniem, jauniešiem, kuriem šobrīd, piemēram, Latvijas teritorijā, ir grūtības. Tātad, kā draugi palīdzēja citiem, iesaistoties labdarībā, ziedojot preces, un kāda bija draugu motivācija, tad motivācija noteica empātija, tas, ka viņi iztēlojās sevi citu cilvēku kurpēs, un saprata, ka, ja tu pats nepiedzīvo grūtības, un tev ir iespēja palīdzēt, tad ir nepieciešams palīdzēt tiem cilvēkiem, kuri ir nonākuši grūtībās. Un izlasīsim pēdējo situāciju. Pēdējā situācija ir par Jāzepu. Arī šeit mums ir jautājums, kā Jāzeps palīdzēja citiem un kāda bija Jāzepa motivācija. Lasam situāciju. Kad Jāzeps kopā ar vecākiem noskatījās dokumentālo filmu par dažāda veida vidas problēmām, viņam radās daudz jautājumu par gaisa, meža un ūdens piesārņojumu. Lai noskaidrotu kaut ko vairāk, viņš iesaistījās kādā dabas aizsardzības organizācijā. Tur viņš vāc informāciju par vidas jautājumiem, palīdz veidot informatīvus materiālus un piedalās vidas sakopšanas pasākumos. Tā Jāzeps par šo tēmu iemācās vairāk pats un var izglītot citus. Tā tad lūk, to mēs redzam arī attēlā, ka sākumā Jāzeps ir skatījies dokumentālo filmu. Viņa priekšstats par to, kāda ir pasaule mainījās, viņš uzzināja par dažādām problēmām, kas ir saistītas ar klimatu pārmaiņām, ar piesārņojumu. Konkrēti viņam radās arvien vairāk jautājumu par to, cik ļoti un kādā veidā tiek piesārņots gaiss, mežs, ūdens uz planētas, kurā mēs dzīvojam, un ko tad mēs varam darīt, kā mēs varam iesaistīties, lai to mainītu, lai pasargātu vidi. Un tad, kā Jāzeps palīdzēja citiem, viņš, iesaistoties organizācijā, sāka veidot informatīvus materiālus un izglītot citus. Tad viņš dalījās ar savām zināšanām. Un šo mēs saucam par brīvprātīgo darbu. Tātad tu bez samaksas dalies ar citiem ar savām zināšanām, prasmēm, vai arī dari praktiski kādas lietas. Un tad viņš ne tikai piedalās vidas sakopšanas pasākumos, kas ir arī brīvprātīgais darbs, bet viņš arī dodas un izglīto citus par jautājumiem, kas saistīti ar vidi. Un kāda bija viņa motivācija? Viņš tātad, mēs dzirdējām un izlasījām, kā noskatījās dokumentālo filmu par vidas problēmām, un viņa motivācija tātad bija dalīties ar tām zināšanām, kas pārsteidza viņu pašu, arī ar citiem. Ja? Motivācija varētu būt arī par to, lai mūsu vispār planēta varētu eksistēt pēc daudziem gadiem. Tad, kad mēs runājām iepriekš, un arī jūs daudz bijāt satraukšies par klimata pārmaiņām, līdzīgi kā arī šeit Jāzeps, un arī paši izglītoties, un arī stundā par to sākot diskutēt, arī izglītojot citus. Lūk, mēs aplūkojam 3 dažādas situācijas par cilvēkiem, kuri rīkojās sociāli atbildīgi un iesaistījās, palīdzēja cilvēkiem, dzīvniekiem un videi. Šie veidi, kā cilvēki palīdzēja, bija atšķirīgi. Kāpēc? Aicinu jūs kopīgi izlasīt šo teorētisko informāciju par to, kādos veidos tad mēs varam palīdzēt. Apstādini video un lasi pats, vai arī lasi kopā ar mani. Piemēros par jauniešiem ir attēlota dažāda veida palīdzība, ko cilvēki var sniegt saviem līdzcilvēkiem, dzīvniekiem un apkārtējai vidē. Pirmajā un otrajā situācijā skolēni nodarbojās ar labdarību, jo viņi ziedoja naudu vai mantas, lai palīdzētu citiem. Savukārt trešajā piemērā Jāzeps palīdzēja ar savu darbu un laiku, iesaistoties vidas aizsardzības organizācijas darbā un par to neprasot nekādu samaksu. Lai gan veids, kā skolēni izvēlējās palīdzēt, bija atšķirīgs, vēlamais rezultāts bija viens – veicināt kopējo labumu un ilgtspēju. Veidu, kā skolēni katrā piemērā izvēlējās darboties, lai rezultātu sasniegtu, noteica skolēnu intereses un vērtības. Piemēram, Krišānam patīk dzīvnieki, un viņa vērtība ir rūpes par visiem dzīvniekiem. Tāpēc viņš ziedoja naudu dzīvnieku patversmē un tādā veidā palīdzēja nodrošināt pamestiem dzīvniekiem labāku ikdienu, kas ir līdzīga viņu suņu makša ikdienai. Līves, Kristofera un Sintīs vērtība ir līdzcilvēku labklājība. Viņi ziedoja dažādas preces, lai palīdzētu ar tām nodrošināt cilvēkus, kam nav iespēja pašiem tās sarūpēt. Savukārt Jāzepa interesē vidas problēmas un to risināšanu. Lai apmierinātu savu interesi un uzzinātu par vidas jautājumiem, ko vairāk, Jāzeps palīdzēja sagatavot informatīvus materiālus un ar tiem dalījās ar citiem. Lūk,
tāds pārskats par to, cik dažādos veidos jaunieši iesaistījās, rīkojās sociāli atbildīgi un palīdzēja dažādās jomās. Padarīt gan mūsu sabiedrību, gan vidi labāk. Šeit arī tu redzi tādu tabuliņu, kur arī tu vari pats apstādāt mācību video un iezīmēt savā pierakstu kodē. Tad šeit ir tabuliņa, kurā pirmajā kolonā ir palīdzētāji, par kuriem mēs lasījām, Krišjāns, Sintīna un Jāzeps. Tad mums ir jāidentificē, jānosaka viņu intereses, mērķis un palīdzēšanas veids. Pirmkārt, tad pirmā situācija - palīdzētājs Krišjāns. Viņa intereses bija rūpes par dzīvniekiem, viņa mērķis bija uzlabot patversmē esošo dzīvnieku dzīvi, un palīdzēšanas veids bija labdarība, naudas ziedošana. Sintīna kopā ar saviem draugiem interesējās par līdzcilvēku labklājību. Viņas mērķis bija trūkstošo preču nodrošināšana tiem cilvēkiem, kuriem tādas nav, un palīdzēšanas veids bija labdarība, ziedojot savas mantas. Jāzepa intereses bija vides aizsardzība, mērķis bija izglītot sevi un pārējos par vides un klimata jautājumiem, un palīdzēšanas veids bija brīvprātīgais darbs, palīdzēt ar darbu un savu laiku, par to neprasot samaksu. Šeit arī mēs vairāk kārtīgi pieminam divus jēdzienus, kas parādās tad, kad mēs runājam par sociāli atbildīgu rīcību. Labdarība un brīvprātīgais darbs – divi veidi sociāli atbildīgai rīcībai. Tad labdarība ir ziedojumu vākšana un došana ar konkrētu mērķi palīdzēt. Mēs varam ziedot naudu, mēs varam ziedot lietas, jo mums ir kāds mērķis, kur labā mēs tātad esam gatavi daļu no sev piedarošā atdot citiem. Un brīvprātīgais darbs – laika un prasmju ziedojums sabiedriski liederīgiem mērķiem. Tas var būt mūsu laiks, mūsu zināšanas, mūsu prasmes, tas, ko mēs mākam, ka mēs esam gatavi ar to dalīties kāda mērķa vārdā un neprasīt par to darba samaksu. Tāpēc arī tas ir vārdu veidojums, tāds brīvprātīgais darbs, darbs par brīvu, par velti. Nu, lūk, tātad šie divi jēdzieni, kurus es ceru, ka tu esi apguvis. Šeit mēs vēl paskatīsimies 3 situācijas, kurās ir aprakstīta palīdzības sniegšana. Mums ir jāuzraksta, kam tad tieši palīdzība tiek sniegta. Jāizlasa tekstiņš un jāuzraksta, kam mēs sniedzam palīdzību. Valters ziedo sakrāto naudu organizācijai, kas viņa pilsētā stāda kokus. Kam tiek sniegta palīdzība? Mēs tad izlasam mērķi, tad palīdzēt dabai. Tad mēs sniegt palīdzību tiek apkārtējai videi, jo viņa naudiņa nonāk organizācijai, kur tālāk tad rūpējas par pilsētu vidi, stāda kokus. Apkārtējai videi tiek sniegta palīdzība. Kristīnas ģimene ziedo naudu, lai kādai meitnei palīdzētu samaksāt par operāciju. Palīdzība tiek sniegta kam? Meitenei. Meitenei, kurai vajadzīga operācija. Ne jau tiek palīdzēts organizācijai, bet Kristīnas ģimene ziedo naudu kādai meitenei, kurai nepieciešama operācija medicīnisko izdevumu sekšanai. Pasaules dzīvnieku aizsardzības dienā Daiga ziedo dzīvnieku barību vietējai patversmei. Kam tiek sniegta palīdzība? Dzīvniekiem, ja? Dzīvniekiem. Nu, lūk, forši veidi, kā iesaistīties, forši veidi, kā palīdzēt. Padomājiet, kam jūs varētu palīdzēt ar labdarību. Gan naudas veidā, gan brīvprātīgā darba veidā. Un kāpēc? Šī ir diskusija, kas varētu būt aktuāla arī jūsu ģimenē. Daudz no jums dalījās ar piemēriem, kā jūs rīkojaties sociāli atbildīgi, kā jūs palīdzat. Ko jūs vēl varētu darīt? Būsim sociāli atbildīgi. Paldies par šo stundu. Vari izvērtēt, kā tev veicās, vai tu zini, kas ir labdarība, un vai tu zini, kas ir brīvprātīgais darbs. Paldies, un tiekamies nākamajās stundās un runāsim par šo tālāk.